Es sajūtu stipru mudinājumu no Dieva padalīties ar vārdu, kuru viņš man deva 22. augustā 23. gadā. Un tātad daudzi cilvēki domā, ka viņi ir ieslēguši telefonu, un viņi domā, ka visa pasaule ir tagad manās rokās, un viņi ir paņēmuši telefonu rokās, ja, un viņi domā, visa pasaule ir viņu rokās, un es varu iet, kur es gribu, es varu skatīties, ko es gribu, pati visa laime ir viņu rokās, bet viņi patiesībā ir pazaudējuši paši sevi, viņi ir pazaudējušies šajā informācijas laukā. Visā šajā informācijas gūzmā viņš ir pazaudējis pats sevi, viņš ir atdevis dvēseli sātanam, jo sātans pateica viņam, ka tu būsi kā Dievs. Kas ir šis telefons tavās rokās? Kas tas ir? Mēs zinām šo logotipu, kas ir Apple telefonam. Tas sātans bija kārdinājis cilvēku, lai cilvēks iekožas zināšanās. Viņš saka, iekodies šajā auglī, un tu būsi kā Dievs. Un informācija, tad jau ir tava pasaule, kas notiek apkārt, kas notiek pasaulē. Bet mums ir šī Dieva informācija, šī debesu informācija, no kuras sātans grib atslēgt cilvēkus, lai cilvēki kļūtu atkarīgi no viņa, no šīs te pasaules informācijas, lai viņi būtu atšķirtībā no Dieva, lai tie būtu atkarīgi no viņa. Tā ir velna mācība, velna sātana skola, šī te informācijas pasaule, jā, kurā cilvēks pazūd, viņš pazūd informācijas pasaulē, vienkārši viņš izgaist, viņš domā, ka viņš dzīvo, bet viņš ir izdzisis, viņš ir kā izdzisis, viņš ir kā nomiris. Dievs teica, jūs mirti un mirsiet, ja jūs tajā visā būsiet, ja jūs tajā sēdēsiet iekšā. Dievs man parādīja, ka telefons ir antikrists. Ja jūs visu laiku sēžat telefonā un jūs visur esiet, visur šīs ziņas jūs nogalina priekš visa labā. Šī te informācija aizved jūs no Dieva, un jūs tiekat izdzīti, jūs vienkārši paši sev, cilvēks paraksta pats sev spriedumu, jo ir šī izvēles brīvība, un vienmēr ir bijusi jau no paša sākuma, bet mūsu izvēle radīs rezultātu. Tas, kā labā mēs izdarīsim izvēli, vai mēs izdarīsim Dieva labā izvēli, vai mēs izdarīsim sātana labā, čūskas labā savu izvēli. Ko mēs izvēlēsimies, vai mēs izvēlēsimies melus ienaidnieka, vai mēs Dievu izvēlēsimies, vai mēs izvēlēsimies būt kopā ar Dievu, izvēlēsimies Dieva klātbūtni, jo tad, kad Ādams un Ieva bija Ēdenes dārzā, viņi bija Dieva klātbūtnē, Dievs nāca pie viņiem. Dieva klātbūtne bija pie viņiem, Dievs staigāja arī pa šo dārzu, tas bija viņa dārzs. Arī šodien mēs varam būt Dieva dārzā, kur viņš staigā, mēs arī varam atrasties šajā dārzā, bet mums vajag paklausīt Dievu, lai mēs varam atrasties un būt šajā dārzā, un lai mēs esam šajā dārzā, lai mēs tiešām neaizmaldītos. Mums vajag klausīt tikai Dievu. Jā, arī čūska tajā dārzā ir, viņa lien, viņa pielien pie mums un viņa melo. Viņa izplata melus. Ko viņa izdara? Viņa melus izplata, lai mēs noticam meliem. Ja jūs pārvaldīsiet visu informāciju, jūs būsiet kā dievi, jūs būsiet kā Dievs. Ja jūs pārvaldīsiet visu informāciju, jūs būsiet kā dievi. Tagad pat telefonā ir tava atrašanās vieta zināma, ir zināms, kur tu atrodies, un tā ir kontrole. Viņš zina visu par tevi. Tu ieeji Google meklētājā vai Facebook un interesējies par kādām lietām, jautājumiem, un kādas programmas to visu fiksē, piedāvā tev kādas preces, kamēr vien tevi tas interesē. Tik tālu jau viss ir attīstījies un nonācis, protams. Tas viss ir vienam mērķim, tas kalpo
tam, lai cilvēkus aizvestu prom no Dieva, lai cilvēkus piesaistītu pie tā, lai viņi krīt visādos kārdinājumos, lai cilvēki dzīvo kārībās un lai neatrod savām dvēselēm to patiesi, viņu dvēselēm, kas ir vajadzīgs, to, kas ir no Dieva viņiem dots. Un tad ir jautājums, kāpēc tu esi savā telefonā ienācis? Kāpēc tu šeit staigā pa šo informācijas lauku, ej cauri visai piedāvātajai informācijas gūzmai? Ko tu tur gribi ieraudzīt? Kas tur ir tāds, kas tevi saista? Jā, pasaule tagad ir sajukumā, lielā sajukumā. Un es arī redzēju kādās ziņās, un man tika parādīts redzējums tajā laikā, kad Dievs man deva šo vārdu, to, kad kādam cilvēkam tiek atņemts telefons, viņa telefons, kad tiek nozagts, un to arī parādīja ziņās, un cik svarīgi bija šī ziņa, to parādīja Latvijas ziņu kanāls kāds, un es redzēju šajā te redzējumā, cik ļoti šis cilvēks bija izmisis par to, ja, un cik ļoti tas ir svarīgs priekš viņa šis te telefons, ka tā ir visa viņa dzīve ir viņa telefonā, ne jau Dievā. Un cilvēki ir telefonā iesēdušies, sēž telefonā. Ir teikts Bībelē, ka pirkt un pārdot nevarēs, ja nebūs cilvēkiem zvēra zīmes, un nevarēs pirkt un pārdot bez šī te telefona. Ja nevarēs pirkt un pārdot, mums vajadzīgs ir telefons, lai pirktu un pārdotu. Tad telefonā ir banka, internet veikali un dažādi preču pārdošanas saiti telefonā vai arī datorā. Pirkt un pārdot nevarēs, ja to nebūs telefona. Bet mēs varam kontrolēt, kā mēs lietojam telefonu. Mums ir jākontrolē sevi, nevis jākontrolē citi cilvēki caur telefonu, piemēram, ja? Bet mums ir jākontrolē sevi. Dievs runā uz mums šodien, valdi pār grēku, valdi pār grēku. Mums ir jāpiedomā, ko mēs daram ar savu telefonu, kā mēs to lietojam, jo katrai lietai ir savs pielietojums, sava instrukcija, kā mums lietot kādu lietu, lai tā labi mums kalpo, un lai tā arī mums nenodara kaitējumu, un mūsu instrukcija ir Dieva vārds, kuru viņš runā uz mums šajā brīdī, kuru mēs dzirdam, jo Dievs brīdina mūs jau saulēcīgi, tikai mums ir jāspēj to sadzirdēt un paklausīt, jo Dieva vārds tā ir mūsu dzīvība. Ja mums kaut kas ir, ja mums pieder kādas lietas, lai mums tās kalpo un ir par svētību, lai tas ir par svētību un lai tas mūs neaizved no Dieva, lai tas mūs neaizved no Dieva tuvuma, lai nevis kāda lieta vai jebkas mūs kontrolē, bet lai mēs kontrolējam paši sevi, lai mēs varam sevi kontrolēt, nevis, ka kāda lieta sāk mūs kontrolēt. Kā notiek šī te kontrole ļaunā? Tas notiek tā, ka tavs prāts tiek aizsists ar visādām ziņām un notikumiem, kas notiek, un cilvēka prāts tādējādi nevar tikt atvērts priekš Dieva. Tas ir tā, ka tās ziņas ir visu tavu prātu aizņēmušas, un tur vairs nav vietas neko ieliet. Dievs vairs nevar tevī neko ieliet. To savu viņš nevar vairs ieliet, un tu esi jau atkarīgs no pasaules ziņu mēdījiem. Tu jau esi atkarīgs nevis no Dieva, bet jau atkarīgs no telefona. Maz tiek runāts, vai vispār netiek runāts par šo atkarību no telefona. Daudz tiek runāts par dažādām atkarībām, ka cilvēki cieš no kādām alkohola, nikotīna atkarībām vai līdzatkarībām, kādām narkotiku atkarībām, bet atkarība no telefona, no ziņām, piemēram, no filmām dažādām, piemēram, atkarība no Facebooka,
netiek tik daudz runāts. Visi ir atkarīgi no tā telefona patiesībā. Godīgi, visi ir atkarīgi no viņa. Neviens nespēja ieklausīties Dievā, ko Dievs grib. Praktiski, cik daudzi šodien ir izdzīti no ēdenes dārza, cik daudzi ir pazaudējuši Dieva klātbūtni, un cik daudzi pilnveido savu dzīvi bez Dieva, tikai tāpēc, ka viņi dzīvo šīs pasaules informācijas pasaulē, tāpēc, ka viņi netiecas pēc Dieva klātbūtnes, netiecas pēc informācijas, kura nāk no debesīm. Mums vajag sargāt sevi no visa tā, kas grib mūs aizvest no Dieva klātbūtnes. Mums ir jāpaliek viņa klātbūtnē. Ieva negribēja paklausīt, viņa negribēja uzņemties atbildību par to, ka viņa ir ēdusi no laba un ļauna atzīšanas koka. Viņa vainoja čūsku, un Ievas vīrietis Ādams atkal vainoja Ievu, savu sievu, un neviens negrib atbildību uzņemties par savu dzīvi, bet mums vajadzēs atbildēt Dieva priekšā, tāpat kā vajadzēja Ievai un Ādamam atbildēt par to, ko viņi darīja. Un visa tā mūsu atbildība gulsies nevis uz cilvēku kaut kuru, kurš ir bijis ar mums un piedāvājis kaut ko, ko Dievs teicis, ka to nedrīkst. Nevis pat uz čūsku gulsies atbildība. Mūsu atbildība ir mūsu, un čūskai ir atbildība pašai par sevi. Mums pašiem ir jānes šī atbildība tā, kā kad mēs kaut ko sliktu izdarām. Mums pašiem ir jānes par to atbildība, kas notika no tā, kad mēs kļuvām nepaklausīgi. Mēs tikām ierauti šajā visā informācijas virpulī, un aizsardzība no mums aiziet, un mēs esam pakļauti šīs pasaules valdniekam spēkam, sātanam, kurš var pār mums valdīt, ja mēs klausamies, viņu daram, ko viņš piedāvā. Cik ļoti viss mainījies šai pasaulē, bet Dievs grib, lai mēs varam nonākt pie viņa vērtībām. Ne jau, protams, iet atpakaļ akmens laikmetā. Mēs dzīvojam šai pasaulē, bet mums nevajag dzīvot, kā šī pasaule dzīvo. Mums ir jāatraujas no visa tā, kas mūs atrauj no Dieva, no visa tā, kas mūs atrauj no Dieva klātbūtnes. Jāklausās uz Dievu. Mums nav jāceļ sava dzīve uz kaut kādiem reitingiem, kas ir mūsu ierīcēs, pēc pasaulīgiem standartiem. Jo tā tomēr ir Dieva klātbūtne, kas visu iedos mums, kas mūs pabaros. Jo tevi nepabaros visa tā informācija, kurā tu ej, kuru tu tur skaties. Tevi pabaros Dieva vārds. Dieva vārds saka, es esmu dzīvības maize. Dieva vārds pabaros tevi. Tevi stiprinās. Dieva vārds tev dos spēku un atbrīvos. Dieva vārds tevi vadīs. Jesajas grāmatā 53. nodaļā ir teikts, viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tur ir teikts arī, ka mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Cilvēki uzskatīja, ka Jēzus saņēma sodu no Dieva. Tādi bija cilvēku uzskati. Un tur ir teikts, mēs viņu ne par ko neturējām. Tā nicināts viņš bija. Labāki ļaudis no viņa vairījās. Viņa priekšā aizklāja vaigu. Tas viss ir teikts par Jēzu. Tas viss ir par to, par ko cilvēki viņu uzskatīja. Bet kas viņš bija patiesībā? Tātad citi domāja par Jēzu, ka viņš bija piesists pie krusta tāpēc, ka viņš bija tāds un šitāds, bet viņš bija piesists pie krusta par mūsu grēkiem
un viņš no krusta ir nonācis kā uzvarētājs, kurš ir uzvarējis visas slimības, visu naidu, visu depresiju. Viss gods un slava Jēzum. Viņš ir uzvarētājs un viņš ir nonesis no krusta šo te dzīvību. Viņš nokāpa no krusta pilns ar dzīvību. Jēzus uzvarēja nāvi, jo bija pilns ar dzīvību, jo visas slimības tika piesistas pie krusta, visas. Viņas piesistas pie krusta. Nav slimību, visas bēdas, visas sāpes, viņas piesistas pie krusta. Viss tas ir piesists pie krusta. Viss gods tev, Dievs, visi eņģeļi miriādes. Es redzēju redzējumu šī vārda laikā, kad Dievs man deva šo vārdu, eņģeļus miriādes, viņi sveic Jēzu Kristu ar uzvaru, jo to, ko izdarīja Kristus, to neviens neizdarīja. Viņš izdarīja to, kam viņš bija sūtīts uz zemi, paņemt no zemes lāstu, paņemt grēku no zemes, paņemt slimības, paņemt visu postu, visu ienaidu, šo te ienaidnieka spēku. Jā, bet cilvēki nezināšanas, neticības dēļ viņi ir pazaudējuši savas svētības, kuras Dievs viņiem ir dāvinājis caur Jēzus nāvi uz krusta. Viņi ir izvēlējušies bezjēdzīgu dzīvi izpatikt savai miesai. Viņi tā kā iet materiālajā pasaulē. Cilvēki slavē savās dzīvēs paši sevi, un viņi ciena visvairāk šo te materiālo. Cilvēki ir pazaudējuši svētības, bet mēs zinām, ka Jēzu Kristu mēs varam iegūt visas svētības, visas. Un mums vairs nevajag atrasties Ādama un Ievas stāvoklī, tajā stāvoklī, kādi viņi bija, kad viņi tika izdzīti no ēdenes. Jo mums jau ir ļauts mainīties Dieva Tēva veidolā. Mēs varam kļūt līdzīgāki un līdzīgāki mūsu Dievam, kurš radīja šo zemi. Viss tam ir atvērts. Tad, kad Ieva paņēma šo te augli, viņa jau bija dzirdējusi, ko Dievs teica, ka nevajag to ņemt, to augli, bet viņa iespītējās un neklausīja, viņa palika nepaklausībā. Ieva viņa iekodās abolā. Uz Apple telefoniem, datoriem, ja es atkārtojos, tagad arī ir šis simbols, tas, ka ir iekodies cilvēks abolā, tam simboliski ir nozīme, ka tu visu zini, ka cilvēks visu zina, visu zinās. Tev būs šīs zināšanas. Visa informācija ir pieejama Apple telefona ierīcē. Mēs zinām, ka tur mēs varam arī testēt mākslīgo intelektu dažādos mums interesējušos jautājumos. Tu pārvaldīsi, tu pārzināsi visu, ko pārzina Dievs. Bet tas ir apmāns, tas taču ir apmāns. Un tas ir liels apmāns, jo tas nekad nenotiks, jo ir šis te sēšanas un pļaušanas likums, ko tu iesēsi, to tu arī nopļausi. Ja tu sēsi no miesas, tu mirsi, bet ja tu sēsi no gara, tad tu dzīvosi. Tu dzīvosi un tu būsi dzīvībā, ja tu būsi paklausīgs Dievam, tas tevi atvedīs pie svētībām, pie savām svētībām. Dievs svētīs tad,
kad tu būsi paklausīgs. Jā, Sātans, viņš vienmēr grib atvest cilvēku līdz tam, ka var arī bez Dieva iet, var arī bez viņa iet, un kāpēc tev Dievs, kāpēc tev vispār klausīt Dievu, kāpēc, ja ir taču laba un ļauna atzīšanas koks. Grēks ir paņēmis virsroku pār tavu dzīvi, bet Dievs saka, ka mēs varam valdīt pār grēku. Bībele saka, ka grēks mūs pazudinās, bet Dievs mums ir atnesis dzīvību un pārpilnību. Un Dievs mums saka, neklausiet grēcīgām iekārēm. Tas ir teikts Galatiešiem 6. nodaļā 8. pantā. Neklausiet grēkam, neklausiet iekārēm, neklausiet tam visam. Dievs saka, tev būs valdīt pār grēku. Slava Dievam, halleluja. Tāpēc mēs varam pateikties Dievam šajā dienā, ka viņš ir tas, kas mūs piepilda, ka viņš ir tas, kas mūs vada. Paldies Dievam, slava Dievam, lai nāk viņa gars, lai nāk Dieva gars katrā dzīvē, lai nāk tavs svētais gars, jo tu, Dievs, esi augsti godināts. Jēzu, mēs tevi slavējam, tavs vārds, lai ir godināts, jo tu esi varens, tu esi liels kungs. Es pateicos par tavu uzvaru, Dievs. Mēs pasakāmies tev, ka tu visas mūsu sāpes uznes uz krusta, Dievs. Mēs pasakāmies, ka tu esi dzīvs, un mēs tevī esam dzīvi. Tu esi paņēmis krusta nāvē mūsu sāpes, mūsu neveiksmes, mūsu bailes, visas mūsu sāpes tu esi uznesis uz krusta, viss gods tev. Jēzus, slava tev! Es pateicos, ka tu no krusta nonesis esi savu gaismu. Es pateicos, ka tu no krusta esi nokāpis spēkā. Tu esi nonesis savu spēku. Es pateicos tev, Dievs, par krustu. Slava tev! Amen!